Vienmēr latviešiem ir bijusi sava rakstība, kas atgādinājusi rūnu rakstus. Rūnu rakstību izmantoja kā savdabīgu slepenrakstu. To pielietoja arī dziedināšanā un nākotnes zīlēšanā. Latviešu folklorā centrālais un galvenais debesu spīdeklis ir saule.
Tā ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Saule māca taisnīgumu un žēlsirdību. Tā spīd visiem vienādi. Starp citām zīmēm saule ir augstākas pakāpes. Tā ir visa redzētāju un zinātāju. Saules zīme bieži tiek lietota rotās un apģērbos, kā arī cindu un zeķu rakstos. Vēl viena svarīga debesu spīdekļu zīme ir mēnesis. Tā visbiežāk lietota kopā ar saules un zvaigznes zīmēm. Mēnesis debesu kāzu dziesmās tēlots kā saules meitas precinieks, gredzena mījējs, vainaga noņēmējs. Ar mēnesi zīmēm vairāk ir rotāti vīriešu, it īpaši karavīru apģērbi un rotas lietas.
zīmes sarežģītākajiem atvasinājumiem uzskata ūsiņa pavasara auglības dieva simbolu. Ūsiņa zīme visbiežāk ir sastopama cimdu rakstos, un pastāvēja ticējums, ka šādi cimdi dod valkātājam veiksmi ceļā. Tautas dziesmās minēts, ka ūsiņam pieder zirgi, turklāt tie ir ļoti labi un brangi. Ūsiņa, akmens, kumeļš un zemes rīpināšana vedina domāt uz pirmo pavasara pērkonu dabā. Tautas dziesmu tekstos minēts, ka arī pērkonam pieder zirgi. Lielākoties tie nepieciešami debesu precību sakarā, taču viņš tos jāj arī pieguļā. Zugar
Pērkons ir viens no vecākajiem senču dieviem. Pērkona krusts simbolizē un piesaista laimi, enerģiju, uguni, pērkonu un vēju. Pērkona krusts bieži iekalts svētakmeņos, zīme plaši lietota amuletos, rotās un zītniecībā. Ar to graznotas sakšas, cimdi, zeķes, krekli, lai nēsātāju pasargātu no ļaunā. Pērkonīgs ducināja visu caur vasarī, pērkonīgs ducināja visu caur vasarī, lai kaut izstāvīni ielašādu vakarī, lai kaut izstāvīni ielašādu vakarī. Pērkonām par vasāru graudumi, sieku mieru, pusbirkā lapeni, sieku mieru, pusbirkā lapeni. Pērkonām visa zeme man deviņi bāleli, pērkonām visa zeme man deviņi bāleli. Spēr par gori, kāds par dāns, nes par godu apkārā, spēr par gori, kāds par dāns, nes par godu apkārā. Pērkonām visgabīgs man šis godu apkāriņš, pērkonām visgabīgs man šis godu apkāriņš. Visas previs atdarāt, pirmā bija vēliņām, otrā rīta auseknā, tā trešā bija pastāvīga, pašiem savus vetējām. Zīmju un rakstu spēku pastiprina skaņa, dziesma un vibrācija. Tādējādi cilvēku kopīgā doma un vēlme tiek aiznesta visumā. No
Pērkona dievībai ir arī savs koks. Tas ir ozols. Saistība ar ozolu latviešiem ir cieša un senas jēgas pilna. Ozoliņa zīme attēlo cilvēka priekšstatu par pasauli, simbolizē tās saikni ar garīgumu. Šī zīme bieži izmantota villaiņu izšūmos, ar to rotāti galvasauti un priekšauti, izšūtas kreklu piedurknes. Ozola vainags, apaļš kā saule, kā Jāņu siers. Senie latvieši pērnā gada ozolapu vainagus meta Jāņu ugunskurā, tādējādi pastiprinot Jāņu guns spēku no saulrieta līdz pat saulēktam. Ticējumi vēsta, ka uguns apspīdētie cilvēki un apkārtne saņem īpašu svētību, veselību un spēku. Jāņu zīme ir viena no dieva zīmēm. Saules ceļš gaismas kalnā.
Saulēkta sagaidīšana, Jāņu rīta rasas burvības baudīšana, jaunava, kas grib būt skaista, skrien pretī saulē ar izplastām rokām. Man vajag to redzēt, man vajag redzēt, kā saule atver rītu. Jūsu aplausiem man jāsaka vienkārši, eleganti, cik brīnišķīgi tomēr varam izdejot arī Latviju zīmju rakstus. Un kā pateicība jums par aplausiem arī dejotāji aplaudē jums. Aplausi tik grandiozi, ka jums jānāk vēlreiz tieši tādā pašā koreogrāfijā un ar aplausiem, jo pēc raitā dejas soļi vēl ir teiciens, ka dots devējiem atdodās. Es pieteikšu, ka jums uzstājās ar Latviju zīmju rakstiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku deju ansamblis Bramaņi. Aplausi vēlreiz Bramaņiem un vidējās paudzes deju kolektīvs Videnieki. Un, protams, visgrandiozākie aplausi mākslinieciskai vadītājai Haigai Ludvoršai. Sagaidām ar aplausiem vēlreiz. Un redziet, nu jau arī Ludvoršas kundzei koreogrāfija izmainīsies. Un mums ir tāda tradīcija, ka paldies, ka sākumā te bija tāda maza sauļa līgotāja, bet nu jau arvien vairāk un vairāk.
Un uzskatīsim, ka šajā brīdī, kā jau tomēr Līgo vakarā vai Jāņos, to Jāņu vainagu liek galvā Jānim, bet uzskatīsim, ka šis ir lauru vainags, jūsu aplausiem skanot un dejotāju ovācijām, Taigai Bukovskai. Paldies! Mēs viņam par gaisa skūpstu atsūtīju, savukārt es šo skūpstu aizsūtu jums. Mēs turpinām šo programmu. Jāsaka, mēs ar daudz...